lūk, un 11 gadu vecumā mamma tad dabūja man tēvu rokās, sāku dzīvot pie tēva, bet tēvam arī varēja just, ka tajā laikā es to tā nesapratu, bet tagad es to tā varu noformulēt, patinot filmu apakaļ un atceroties tos laikus, varēja just, ka tēvs tomēr arī bija pēc visa tā, kā bija gājis, stipri satraumēts. Un viņš mēģināja tā kā nelietot alkoholu, tā kā es sāku pie viņa dzīvot, bet ilgstoši viņam tas nesanāca. Un tāda agresija no viņa puses nāca un es īsti nejūtos droši pie viņa dzīvojot. Tad bija kaut kādi momenti, kad viņš tur, viņam bija mana pamāte, tā es viņu saucu, sieviete, ar ko viņš kopā dzīvoja. Tad tur bija pāris incidenti viņu starpā, ko es redzēju, kas man bija ļoti, ļoti nepatīkami, kā viņš pret viņu izturējās un tā. Teiksim tā, no tādiem nabadzīgiem apstākļiem trāpīju nedaudz labākos apstākļos Rīgā, un tur tāpat tā pieredze nebija tā labākā. Yeah. Un tad es biju trāpījis tajā skolā. Ar to skolu bija kruti tas, ka tur es iepazinu savus pirmos čomus, tur bija internāts no pirmdienas līdz piekdienai. Es dzīvoju kojās, paralēli tur mācījos. Kā jau teicu, medicīna tur bija augstā līmenī, tur līdz par to, ka tā bija skola astmātiķiem, tad tur uzpasēja mūs visus. Man nebija astma, man bija kaut kādas ādas problēmas, bet tāpat tā vide, kur bija.